Sveiki, Skorpioni! Oktobrī paskatīsimies, ko Skorpiona zīme vēsta. Skorpioni atkal noslēpumaini. Skorpioni atkal grib būt nemanāmi. Viņi izvēlas situācijas, kuras ir vajadzīgas risināt, kuras vajag atrisināt, kuras vajag nevis atrisināt, atminēt, atjautīgam būt, iesaistīties, pameklēt kaut kādas slēptas nianses visā. Ļoti interesanti, ļoti skorpioniski un, teiksim tā, sadzīvē lūkojiet pēc visu lietu būtības, nevis pēc tās virsējās virskārtiņas, ko jums iespējams daudzkārt mēģina iebarot vai pārdot vai parādīt, ja? Vairāk uzticieties intuīcijai, vairāk uzticieties, kaut kādām trešajai maņai un saprotiet, ka ne viss tas, ko jūs redzat, ne viss tas, ko jums rāda, ir patiesība. Tātad interesants laiks Skorpioniem. Ja jūs paši par noslēpumiem, par viltību, par kaut kā nestāstīšanu, nerunāšanu, tad ziniet, ka visiem meliem ir īsas kājas un katrai intrigai ir arī savs risinājums, tas tikai laika periods. Ja? Tātad šī kārta pašlaik darbojas uz jums, pašlaik jūs varat paturēt kaut ko noslēpumā, kaut ko neizstāstīt, neatklāt kaut kādas lietas līdz galam, ja? Bet faktiski būs laiks, kad tas būs jāatklāj, ja? Tā kā mūžīgā glabāšanā šo te neatstājiet. Mazliet kaut ko var notušēt, bet ļoti prātīgi, ļoti prātīgi, tā kā godprātīgi pret apkārtējiem cilvēkiem tomēr darbs. Darbā viss kaut kā ārkārtīgi mierīgi, ārkārtīgi rāmi un bez nekādām izmaiņām tiem cilvēkiem, kas gaida kaut kas notiks, kaut kas attīstīsies, noslēgsies līgums vai pagarināsies darba līgums vai kas, kaut kā ļoti, ļoti lēnām. Tas gaidīšanas laiks pašlaik ir ievilcies, bet jūs zinat, ka visas lietas dzīvē notiek īstajā laikā. Tas, ka mēs gribam, lai notiek ātrāk, vai tā, ka man ir solīts, ka notika ātrāk, tas nenotiek ātrāk. Tātad šeit es teiktu, ievērot mieru, iet tādā ritmā tāpat kā līdz šim, darboties mierīgi, varbūt kā nebūt ļoti rezonējušiem uz apkārtējām kaut kādām intrigām, notikumiem, izmaiņām, tā gribētos teikt tā lēnām, tā kā kuģis vienkārši eju uz priekšu savā darbā un saprotu, ka lielās lietas šeit nevar ietekmēt, tad es pildu savus ikdienas pienākumus un šajā jomā viss ir absolūtā mierā un kārtībā. Par attiecībām, par privāto dzīvi, privātajā dzīvē. Privātā dzīvē pentekļu dūzis saka, šeit vajag kaut ko jaunu, iniciatīvu, jaunu domu, jaunu veidu, kā mēs, pieņemsim, krājam, jaunu veidu, kā mēs ieguldam naudu, jo, ja partnerībā mēs runājam pārsvarā par diviem cilvēkiem, tas ir tas, kā es iesaistos attiecībās ar otru, tad pentekļu dūzis saka, tu varētu kaut ko piedāvāt, tu varētu dot, tu varētu ieguldīt, tu varētu piedalīties, ja, jo penteklis bieži vien ir neviena nauda, penteklis ir vienkārši piedalīties, palīdzēt, paņemt kādu partnera pienākumu uz saviem pleciem, izdarīt viņu vietā, un jūs zināt, partneris šeit būtu ārkārtīgi patīkams. Protams, ka šeit dāma, jūs nevarat redzēt, šeit dāma sēž diezgan iesaistās arī interneta vidā, ja, tad kaut ko lasa, dara, padomājiet, ko un kādā veidā, kā tas ir saistīts ar jums un jūsu partneri. Varbūt ir kādi maksājumi, kas jāuzņemas jums, mīļais Skorpion, varbūt kaut kas ir jāsadala. Un par tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, pentekļu dūzis, protams, saka veiksmīgs sākums, pats sākums, pirmais impulss, un tev ir jāpiedalās, tev ir jāuzraksta, jāpaziņo, jāiesaistās kādā iepazīšanās portālā, jo šeit jau viennozīmīgi priekšā ir dators un kafijas krūze, kur varētu norādīt uz to. Esi plaši, pamanāms apkārt, ne tikai ar saviem draugiem
un paziņām, kas zina, ka tu pašlaik meklē partneri, bet arī kaut kādā citā vidē, citā burbulī, citā saitā, ja, un tas varētu būt ļoti labs sākums. Tas ir tā, es piedalos, tas saucās, es piedalos vienkārši. Un padoms skorpioniem. Padoms skorpioniem ir proti izbaudīt savus slavas mirkļus, proti izbaudīt savus prieka mirkļus un neskrien tālāk un neķer nākamo lietu un neuzliec nākamo latiņu, bet izbaudi no sirds to mirkli, kur ir tavējie, tāpat kā šī dāma, kur tur rokā Oskara balvu. Jā, nu tādi lielie mūsu nopelni, kurus mums pašiem ir jānosvin. Uz tikšanos atkal.